Mums birokrātija ir vajadzīga. Ja? Un viņai ir jābūt kaut kādā mērā. Jautājums ir par samēru un par to attiecību, kas ir izveidojusies. Tas, ka tā aina izskatās no uzņēmīgo cilvēku puses, kas es gribētu atgādināt vēl vienreiz uzsvērt. Samaksā visas publiskā sektora algas, izremontē visus ceļus, sniedz visus medicīniskos pakalpojumus un tā tālāk. To izdara privātais sektors. Ja? Un es gribu teikt to, ka šī te birokrātijas un publiskā sektora izplešanās noved pie domāšanas, kas nav spējīgi mūs padarīt turīgus, bet tieši otrādi, katru dienu padara mūsu publiskais sektors. Viņš, principā, veic tikai pārdalu. Publiskajā sektorā, protams, ir daži ļoti jauki cilvēki, un daudz, kas saka, sniedz mums visiem vajadzīgos šos pakalpojumus. Bet ar radošumu tur sakara nekāda sevišķi nav. Principā, tā visa ir pārdales domāšana. Skaidrs, ka pārdales process, viņā rodās nobirumi visādi veidi, un tas ir neefektīvi. Un publiskais sektors ir vienmēr 100% praktiski neefektīvāks par privāto sektoru. Vai jums tas patīk vai nepatīk? Tā ir vienkārši tā realitāte. Pārbaudīt miljoniem reižu un tā tālāk. Faktiski latviešu tautas atbilde ir uz to, ka bizness ir grūti, naudu nopelnīt tajā ir grūti, pie zaļiešanas mēs netiekam, daži tipāži visi jau ir sazāļējuši, principā, kā saka, atbilde ir vai nu piesūkties valsts sektorām ar savu uzņēmumu faktiski strādāt uz mazo zāļēšanu, vai arī iet strādāt publiskajā sektorā un dēliņa meitiņa, ej mācies un, kā saka, ja veiksies aizbrauks uz Briseli, būs pavisam labi apmaksāts birokrāts un tā tālāk. Tā kā tas ir mūsējais. Šī birokrātija, šie visi 290 000 publiskais sektors, esam mēs paši mīļie. Un mums ir jāizlemj, vai dzīvot nabadzībā strādājot slikti, jo šitā sistēma labi strādāt nevar, vai tomēr mēs atrodam veidu, kā mobilizēt un atļaut lielākai daļai un tautas radošajam potenciālam būt uzņēmības pusē, privātajā sektorā, efektivitātes palielināšana, izmaksu samazināšana, atlaišanas ir katras dienas process. Okay. Ir arī kampaņas vēl tam pa virsu, bet principā tas ir katras dienas process. Šeit mums ir publiskajā sektorā ir nepārtraukts pamšanas process. Tagad iedomājieties, lai samaksātu, teiksim, tos 1000 vai 2000 eiro publiskajā sektorā, reiz 12, teiksim, 24, 25 000 gadā, un radītu darba vietu, lai tas cilvēks varētu, kas saka, siltumā sēdēt un labos apstākļos un dzert kafiju, ja? Un vispārējo, cik naudas ir vajadzīgs privātajā sektorā, lai radītu darba vietu, kas samaksā visus tos nodokļus, no kuriem ir jāsamaksā tam birokrātam. Šīs darba vietas radīšana un birokrātam šī publiskā sektora darbonim, jo tiem 3800 nav problēma. Problēma ir pa visu šo uzpampušo publisko sektoru, ka mums to kalpu ir vairāk un viņi ir labāk apmaksāti nekā to kundziņu, kuri, kā saka, nodrošina visu to naudu. Ja?